Šodien mēs turpināsim aizsākto diskusiju ciklu par kāju vēnu veselību. Studijā esmu aicinājusi doktoru Mauriņa vēnu centra speciālistu, doktoru Andi Rītu. Labdien! Labdien! Šodien mēs runāsim par skleroterapiju. Atgādiniet skatītājiem, kas tas īsti ir? Skleroterapija ir vēnas vai slimās vēnas vai vēnas daļas slēgšana vai ablācija ar ķīmisku vielu. Lielākoties cilvēki domā, ka tā ir tāda kosmētisku defektu novēršana, vai tas atbilst patiesībai? 10 un vairāk gadus atpakaļ tā bija, bet šodien situācija ir mainījusies, jo ir mainījusies pilnībā šīs skleroterapijas koncepcija. Respektīvi, agrāk šo medikamentu ievadīja šķidrumu veidā slimajā vēnā, tad tagad no šī preparāta mēs veidojam putas, paņemot 2 šļirces, vienā ievelkot medikamentu, otrā vienkārši gaisu. Mēs pārbīdot no vienas šļirces otrā šo medikamentu, izveidojam putas. Un lūk, šīs putas tiek ievadītas slimajā vēnā, un līdz ar to tiek panākta ievērojami labāka saskarsme medikamenta ar vēnas sieniņu, un ir arī labāki šie rezultāti. Veicot šo manipulāciju putu tehnikā, mums ir iespēja slēgt lielāku kalibra vēnas, ko agrāk nevarēja darīt, jo šis slēgšanās efekts bija visai zems. Šobrīd, ievadot to medikamentu putu tehnikā, mēs varam slēgt lielākas vēnas, sonogrāfa kontrolē, tādas vēnas, kuras ar aci mēs neredzam, kuras atrodas dziļākos zemādas slāņos. Es saprotu, ka skleroterapija pēdējo gadu laikā ir mainījusies, metode kā tāda, tās pielietojums. Ir mainījies metodas pielietojuma plašums. Mēs metodi varam izmantot biežāk tādos gadījumos, kur agrāk to nelietoja. Piemēram, operācijas laikā mēs veicam lāzeru posmu, slēdzot ar lāzeru staru slimo vēnas taisno daļu. Tālāk mēs ķirurģiskā ceļā izņemam izlocītās sīkos vēnu zarus. Un visbeidzot, ir tādas vēnas, kuras mēs ķirurģiski nevaram izņemt, vai tas ir visai riskanti. Tad lūk, mēs izmantojam skleroterapijas metodi, ultrasonogrāfijas kontrolē, punktējam slimo vēnu un ievadām tur sklerozantu. Tādējādi operācijā tiek izmantoti trīs metodes. Tā ir lāzera metode, tā ir ķirurģiska vēnu izoperēšana un lūk, skleroterapija kā trešais un panākam ļoti labu efektu. Jūs mums te demonstrējāt to putu metodi ar špricīti. Sakiet, lūdzu, kādas ir priekšrocības šai putu metodei? Pamat priekšrocība ir tā, ka izveidojot no tā preparāta putas, ievadot šīs putas slimajā vēnā, tiek panākts praktiski 100% kontakts ar vēnas sienu, un līdz ar to vēnas slēgšanās ir labāka. Uz brīdi pārtrauksim mūsu sarunu un ļausim skatītājiem pavērot skleroterapijas metodi darbībā. Šeit ir pacienti, kurai ir paredzēta skleroterapija sonogrāfa kontrolē. Labai kājai ir veiktas 2 procedūras. Sakarā ar neovarikozi pacientiem labā kāja ir 2 reizes operēta. Un šeit kāda cita ārstēšanas metode praktiski nav iespējama operēt. Šeit nav iespējams. Sonogrāfa kontrolē mēs veicam punkciju, punktējam slimo vēnu. No preparāta māsiņa izveidos putas. Ultrasonogrāfijas kontrolē zāles tiek ievadītas vēnā. Ievadot zāles, mēs varam arī kontrolēt zāļu plūsmu ar sonogrāfu palīdzību. Tātad procedūra mums ir pabeigta, jo vienas procedūras laikā mēs varam ievadīt zināmu medikamenta daudzumu. Šeit mēs varam redzēt vēnu, kur ir pildīta ar medikamentu, tad panākt vēnas slēgums.
Līdzīgi arī šeit, lūk, šis baltais, tas ir medikaments, kas ir ievadīts vēnā. Kāda nozīme, ka skleroterapija notiek sonogrāfijas kontrolē? Ar sonogrāfu palīdzību mēs varam redzēt tās vēnes, kuras atrodas dziļākos slāņos. Tas ir viens, līdz ar to mēs varam šo vēnu punktēt dziļumā. Un otra lieta ir tā, ka sonogrāfijas kontrolē mēs varam redzēt arī, kā aizpildās šī slimā vēna ar medikamentu, ko mēs ievadam, jo izveidojot putas, putu sastāvā ir gaiss, kas ir labi redzams sonogrāfā. Un mēs redzam, kā aizpildās slimā vēna, kā viņa slēdzās. Jūs man varētu pastāstīt, kādos gadījumos tieši pielieto skleroterapiju, un tā ir alternatīva operācijai? Es teiktu, ka gluži nav alternatīva operācijai. Ir gadījumi, kā jau es minēju, kur skleroterapija iet kā papildus metode operācijai. Bet ir gadījumi, kur mēs tādu vai citādu apsvērumu pēc operāciju nevaram veikt. Vai nu cilvēkam kuram ir nepieciešama vēna ārstēšana, ir daudz blakus saslimšanu, cilvēks ir gados, vai ir kādas citas lietas, kas mums liedz veikt operāciju. Tā varētu būt trofiska čūla, vēnas aptrofisko čūlu, vēnas, kas ir ļoti sazarotas, mezglainas, tādas ķekarveida, kur īsti ķirurģiskā metode efektu nedos, lāzeru izmantot nevaram. Lūk, šajos gadījumos mēs varam izmantot skleroterapiju, kas aizpildīs arī izlocītās vēnas. Ir tādi gadījumi, kad pacientam paplašinātās vēnas parādās atkārtoti. Vai var atkārtot arī šo terapiju? Protams. Skleroterapija var veikt, teiksim, mēs veicam šodien vienu procedūru, kuras laikā mēs varam ievadīt noteiktu medikamentu daudzumu. Tas ir 10 ml putu, un lūk, nākamā dienā, pēc 24 stundām, mēs varam veikt atkārtot. Šo procedūru skaits nav ierobežots. Un, ja ir nepieciešamība, to var veikt 1, 2, 3 un pat vairākas reizes. Varbūt tagad īsumā rezumēsim, kāda ir skleroterapijas metodas priekšrocība. Priekšrocība skleroterapijai ir vairākas. Metode ir ļoti ērti pielietojama, nav nepieciešama speciāla operācija zāle, nav nepieciešama anestēzija. To var veikt gados vecākiem ļaudīm, kam ir blakus saslimšanas, kā jau minēju, ir nesāpīga, ātri var atgriezties ikdienas gaitā. Procedūra aizņem ne vairāk kā 10 minūtes. Jāatzīmē, ka arī pēc skleroterapijas ir jāpielieto kompresiju terapija. Jāvalkā ir 2 līdz 3 nedēļas kompresijas zeķe. Vēl es teiktu, ka šī metode ir lētāka, salīdzinot ar operāciju. Ja mēs runājam par vēnu recidīviem, kur ir veiktas vairākas operācijas, tad vēlreiz operēt to pacientu, kur ir daudz rētaudu, ir pilnīgi bezjēdzīgi. Mēs radīsim tikai vēl jaunas problēmas. Bet pielietojot skleroterapiju, mēs varam slēgt slimās vēnes. Teikšu paldies jums par sarunu.